šodien pie mums ir ieradušies arī Nacionālajie bruņotie spēki. Ja precīzāk sakot, Kristers Rihards Ozols, diškarēvis. Pilnais tituls tas būtu, ja? Nu, čau, Krister, kā sokās? Labrīt, viss ļoti labi. Viss ļoti labi, ja? Jā. Nu, tad labi. Galvenais, ka viss ir labi. Klau, varbūt pirmā lieta, kur gribētos sadzirdēt no tevis. Kas tad īsti ir diškarēvis? Diškarēvis tā ir, var teikt, karavīra dienesta pakāpe. Teiksim, tādam nezinātājam varētu izskaidrot Runā, varbūt nedaudz tuvāk mikrofonam, lai var labāk pišķist. Tādam nezinātājam dienesta pakāpes izskaidrot, teiksim, būtu virsnieki, kas plāno visu darbu. Tie ir tā pati augstākā skala hierarhijā. Tad pa vidu ir instruktori, kas, var teikt, ir atbildīgi par visu, lai viss notiktu, tas, kas ir ieplānots. Un tad ir paši karavīri, kas izpildīs to uzdevumu. Un tad diškarēvis ir šī te karavīra dienesta pakāpe. Karavīra dienesta pakāpe. Jā. Tā, labi, tātad karavīra dienesta pakāpe. Un kādas tad tur īsti ir tās karavīra dienesta pakāpes? Diškarēvis noteikti nav nesāc kā diškarēvis, ne? Nē, diškarēvis ir diškarēvis. Pirmā ir karēvis, tad ir diškarēvis. Tālāk jau iet kaprauds, bet tas jau būs instruktors, kas vairāk jau, var teikt, dara to, lai viss tiktu izdarīts. Viņš nebūs pats galvenais darītājs. Menedžmenta loma tā jau varētu būt. Jā, visas lomas sadalīts. Ļoti labi, ir kārtība. Klaud, ja jau mēs šogad runājam par jauniešiem, tad kādas varbūt ir tās īpašības, kuras Nacionālajie bruņotie spēki apskata tieši meklē jauniešos, kuri varbūt piesakās? Noteikti kaut kāda līderība, spēja strādāt komandā, spēja tā, lai cilvēks ir tāds, kur var paļauties. Jā, noteikti tādas lietas, bet dienas galu galā attīsta patiešām ļoti daudz īpašības cilvēkā. Labas īpašības. Kādas īpašības tas ir attīstījis varbūt konkrēti tev? Es noteikti daudz labāk protu tikt galā ar kādām problēmu situācijām. Es varbūt nebeidos sevi iznest ārpus komforta, kas ir ikdienā ļoti svarīgi, jo tādā komfortā iesaisties ir diezgan vienkārši un tikt ārā nav nemaz tik viegli. Un, noteikti esmu mentāli spēcīgāks un arī strādājot komandā. Protams, kaut kāda līderība, tas viss nāk no dienesta. Super. Kā es nojaušu ar sportu, es uz to. Es skatījos visu dienu, kā cilvēku formas tārpos skrien pa tiem skriešanas celiņiem. Un, tu arī noskrēji pats? Nē, es neskrēju, bet es spēlēju handbolu. Jā, spēlēju arī Latvijas vīriešu izlasē un arī spēlēju armijas handbola komandā. Tāda ar ļoti garu nosaukumu ASK Zemesardze LSPA. Un tad tieši vakardien mums bija spēle, un tad šoreiz tieši tas skrējiens šeit uz skrēcliņu nesanāca īsti. Nu nekas, bet ja bija spēle, tad viss kārtībā. Atpakaļ pie jauniešiem, tad varbūt kā tavuprāt varētu motivēt jaunieti, varbūt aizrauties ar sportu, ja viņam ir nolaidušās rokas, vai jaunietis kaut kādā brīdī varbūt ir pazaudējis savu ceļu. Nu, kā? Ko varbūt sports sniedz tev pašam? Jā, es sapratu jautājumu. Pirmkārt, es domāju, tam jaunietim būtu jāparāda šīs te pozitīvās lietas, kas nāk no aktivitātes. Gan mentāli, tā labsajūta, kas ir pēc fiziskas slodzes, gan arī kā jūtās ķermenis. Un vēl ir īpaši, ja to dara kādā grupā. Un tādam jaunietim, kam nolaidušās rokas, es varbūt ieteiktu tieši meklēt tādu dombiedu grupu, ar ko sākt kopā. Vai tie ir draugi, vai tā ir komanda, vai tas ir, tur treneris rīko āri treniņu Grīziņkalnā. Pilnīgi vienalga, bet iet uz kaut kādu grupiņu un pašam uz savas ādas sajust to labo efektu. Nu, es klausos pats tātad sportists, tagad diškarēvis. Dažādas lietas esi sasniedzis. Nu, jautājums, kāds tu biji, kad tu biji varbūt jaunāks? Kad tu biji jaunietis? Vai tu pats arī saskāries varbūt ar kādiem izaicinājumiem? Vai tev ir varbūt kāds stāsts, ar kur tu vēlies padalīties? Jā, patiesībā ir. Kā jaunietis es biju diezgan apzinīgs, labi mācījos, arī daudz trenējos. Biju ar lieliem mērķiem, bet, protams, kā visiem arī reizēm sanāk pieņemt ne tos labākos lēmumus, un tad tāds posms bija arī man. Un jāsaka, es vēl esmu tāds cilvēks, kas kaut kādas problēmas vairāk tur sevī, un noteikti liekas, ka tu esi spēcīgs un tu pats tiks ar visu galā. Un tad bija manā dzīvē arī tāds posms, kur es iekšēji diezgan cīnījos ar dažādām grūtībām un domām, kā turpināt, vispār iet uz priekšu, bet
paši tuvākie no ārpuses to man nevarēja pateikt. Jā. Tas bija tāds vairāk kā gada periods, patiešām mentāli ļoti grūts, kur es vairs negribētu atgriezties, un tas, kas palīdzēja tieši tik tam cauri, arī bija sports. Jo tajā brīdī, kad tu sporto, kad tu esi treniņā kopā ar komandu, viss tava galva ir tikai tur. Tu nespēji padomāt ne par kādām problēmām, viss pārējais pazūd, tu esi iekšā sportā. Un tas bija tas, kas man ļoti palīdzēja, bet galu galā, protams, tā ir nebūšana vienam pašam. Jo kamēr tu cīnies, kamēr tu esi viens pats ar savu problēmu, viss liekas ļoti grūti, bet kad tu esi varbūt pat spiests kādreiz ar to dalīties ar kādu, uzreiz momentāli paliek vieglāk. Tā kā noteikti ikvienam, kas iet caur kādām grūtībām, iesaku dalīties. Neturēt sevi, dalīties, meklēt kādu aizraušanos, kura varbūt paķers. Jā, tas var būt sports, bet tas var būt kaut kas arī cits. Bet kaut kas, kur tu vari ielikt to savu prātu un būtībā aizmirst pa visu pārējo pasauli un būt iekšā tajā konkrētajā lietā. Super. Nu, Klau, Krista, jāsaka tev paldies. Man liekas, šī ir fantastiska saruna. Un šorīt pie mums viesojās diškarējs Kristers, Rihards Ozols. Un zini, par ko es vēl gribu pateikt paldies visiem taviem arī kolēģiem par to skriešanu. Nu, tas ir kaut kas visas nakts garumā. Džeki, dāmas, iet, skrien, ņemās, un visi to darīja ar smaidu uz sejas. Un, kā jau es teicu arī kolēģiem aizkadrā, es jūtos drošāk. Un paldies tev par to. Jā, nav pa ko. Un noteikti aicinu visus arī piesakot Esmu karavīrs kontiem visos sociālos tīklos. Ja, tur varēs redzēt visu aktuālo informāciju par bruņotajiem spēkiem. Ziedo ar dziesmu. Tavi 5 eiro riskam pakļautam jaunietim būs solis pretī drošākai nākotnei.